Žēlastība jums un miers, lai no mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai adventa laika 2. svētdienā uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un lika tam sacīt: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tam sacīja: nu eite un atsakat Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt ļaudīm par Jāni: ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vējš šurp turp šauba, jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņa namos, jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts: redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis un prātus ar Tavu vissvētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām: Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīgi un negrozām patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Ļoti svarīgs jautājums, ko uzdot Jēzum. Ar šo jautājumu Jānis Kristītājs aizsūtīja savus mācekļus pie Jēzus, jo viņiem, no viņa mācekļiem, vajadzēja kļūt par Jēzus mācekļiem. Jā, var jau pateikt cilvēkam, kurš kaut ko meklē, kurš kaut ko mācās, var pateikt: dari tā, mācies šo, mācies to, tas ir pareizi, tas ir nepareizi. Bet dažkārt labāk ir palīdzēt nonākt pie pirmavota. Tieši tā darīja Jānis. Viņš sūtīja savus mācekļus pie Jēzus, lai viņi tieši Jēzum pašam uzdotu jautājumus. Un kā svarīgākais no tiem: vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums būs citu gaidīt? Vai tu esi tas, kam jāienāk manā dzīvē? Vai Jēzus ir tas, kuram man ir jāseko? Vai Jēzus ir tā patiesība, tas ceļš, pa kuru man iet? Droši vien daudzi Jēzus laika biedri tā jautāja, un arī Jāņa mācekļi tā jautāja. Bet nekas nav mainījies arī mūsdienās. Laikā, kad mums dažu klikšķu attālumā ir pieejamas dažādas reliģijas, dažādas mācības, dažādas garīgās prakses, ir liels jautājums tieši par Jēzu. Kāda ir Jēzus vieta visā tajā reliģiskā, filozofiskā un garīgo ceļu piedāvājumu klāstā, kas nu mums tagad ir pieejams? Kurš ir īstākais, kurš ir labākais, kurš ir pareizākais ceļš? Jānis bija cietumā. Un kā mēs zinām no evaņģēlijiem, tad no šī cietuma viņš vairs neiznāca, bet bija viņa mācekļi, kuri bija brīvībā. Zināmu laiku Jānis viņus bija vadījis, gatavojis, mācījis, bet
viņa laiks bija beidzies. Un lai nodrošinātu, ka mācekļi var atrast paši un iet pa patiesības ceļu, Jānis sūta savus mācekļus pie Jēzus paša. Jā, iespējams, viņš daudz bija par Jēzu stāstījis, daudz bija mācījis, bet bija pienācis laiks viņiem iet pie Jēzus un runāt ar viņu pašu. Ja es tagad jums jautātu, jums, kas sēžat šeit baznīcā, es domāju, lielākā daļa vai visi jūs esat kristīti, jūs esat kristieši, jūs jau kādu laiku sekojat Jēzum, un ja es jums tā jautātu, vai tad jūs uzreiz kļuvāt par kristiešiem, vai sava garīgo meklējumu ceļā jūs neesat meklējuši kādu citu ceļu? Vai jūs neesat pamēģinājuši kādu citu reliģiju? Vai jūs neesat pamēģinājuši kādu citu garīgo praksi? Vai jūs meklējot atbildes uz saviem dzīves jautājumiem un arī mūžības jautājumiem, vai jūs esat uzreiz nonākuši pie Jēzus, jeb tomēr jūs esat pavadījuši zināmu laiku, staigājot dažādus ceļus un meklējot, kurš tad būtu tas ceļš, pa kuru man jāiet? Jā, mēs zinām, Jēzus ienāca šai pasaulē, un kā mēs zinām, tas ir noticis jau pirms 2000 gadiem, bet joprojām, līdzīgi kā tai laikā, kad Jēzus ienāca, tā arī tagad, pastāv dažādas reliģijas, dažādi ceļi, dažādas mācības, kurām cilvēki grib un var sekot. Kristietība no šāda statistiska viedokļa ir viens no ceļiem. Es domāju, katrs no mums, kas ir nonācis pie kristietības, es varētu tā izteikt to kā tādu apgalvojumu, gan skatoties uz savu dzīvi, gan uz citu dzīvēm, noteikti pirms nākšanas pie Kristus, pirms piederības pie Kristus baznīcas, ir bijuši dažādi citi ceļi. Es esmu staigājis un meklējis gan hinduisma virzienā, esmu meklējis arī ezotērikas virzienā, zinātniskās fantastikas un visu to, kas riņķi un apkārt ap šo tēmu. Populāri zinātniskā un metafiziskā virzienā esmu lūkojies, meklējis atbildes arī psiholoģijā, esmu meklējis atbildes dažādās mācībās un praksēs, līdz savā laikā nonācu pie Kristus. Tad, kad Jāņa mācekļi nonāk pie Jēzus, viņi nonāk ar it kā Jāņa uzdotu jautājumu. Jānis, kurš pats ir cietumā un nevar atnākt kopā ar viņiem pie Jēzus, ieliek viņu sirdīs un viņu prātos un liek viņiem uzdot Jēzum tādu jautājumu, vai tu esi tas, kam jānāk? Pārfrazējot tādā, es teiktu tā, mūsu dzīves kontekstā, ja mēs mēģinātu to pārfrazēt, tas būtu apmēram tā, vai tu esi tas īstais ceļš, vai vēl citādāk pārfrazēt varētu teikt, vai kristietība ir tas pareizākais un labākais ceļš, kā nākt pie Dieva. Skaidrs, ka Jānis un viņa sekotāji dzīvoja vecās derības kontekstā, gaidot Mesiju, un viņu lielais jautājums bija, vai Jēzus ir vecās derības pravietojuma piepildījums. Un tā ir tā viņu jautājuma būtība un jēga. Vai tas, kas ir pravietots vecajā derībā, tagad Jēzu piepildās? Ar šo jautājumu Jāņa mācekļi aizgāja pie Jēzus. Un ja viņi atrod atbildi, ka jā, Jēzus ir tas, par ko ir pravietots vecajā derībā,
Jēzus ir tas, tad viņi viņam var sekot. Bet zīmīgi, ka Jānis Kristītājs, kurš pats Jēzu atpazina jau būdams mātes miesās, kā mēs to lasām evaņģēlijos, Jānis Kristītājs, kurš atpazina Jēzu kristībā, Jardānas ūdeņos, Jānis varēja vienkārši pateikt saviem mācekļiem tādā savā skolotāja autoritātē, kur ir īstais Mesija, es esmu viņu sastapis jau mātes miesās un sajūtis, ka viņš ir īstais, es esmu viņu kristījis Jardānā, es esmu redzējis balodi nolaižamies, es zinu, ka viņš ir īstais, nedomājiet neko, neanalizējiet neko, dodieties tik viņam pakaļ. Un dažkārt mums ticīgajiem pārmet aklu ticību. Un ja Jānis būtu sacījis viņiem tā, nejautājiet, nedomājiet, es jums saku, viņš ir, sekojiet, tad varētu teikt, jā, Jānis viņus būtu aicinājis uz aklu ticību, uz tādu ticību, kurā nav iesaistītas viņu domas, prāts, intelekts, analītiskās spējas izvērtēt un salīdzināt. Jā, var šādā veidā cilvēkus vadīt un likt viņiem ticēt arī šādi, nedomājot. Bet tieši šī ticība dažkārt ir nesaprotami radikāla, un šī ticība bieži vien ir arī tāda, no kuras cilvēki dažkārt mēdz atsacīties un pēc tam paši šādu ticību kritizēt. Tajā brīdī, kad viņi atmostas sāk analītiski domāt, izvērtēt cēloņus un sekas, savu vadītāju un skolotāju sacīto un mācīto, tad viņos notiek tāda pamošanās un dažkārt tādā veidā, ka viņi no šīs savas ticības aiziet. Kristīgā ticība, kurā mēs visi esam ieaicināti, nav ticība, kura aizliedz cilvēkam analītiski domāt, vērtēt, salīdzināt, uzdot jautājumus. Kristīgā ticība vai Kristus ceļš, kurā mēs ejam, ir aicinājums ieiet tajā ne tikai ticot, bet arī domājot, analizējot, jautājot un sadzirdot atbildes. Mēs esam ieaicināti sekošanā Kristum ar visu savu cilvēcisko būtību, ar visu garu, ar visu dvēseli, ar visu miesu, ar visu savu ticību, ar visu savu prātu, ar visu savu intelektu, pat ar saviem jautājumiem un savām šaubām. Un tieši tādēļ Jānis, sūtot savus mācekļus pie Jēzus, viņiem saka, pajautājiet viņam. Pajautājiet viņam, ko viņš pats teiks. Un interesanti ir, ka tad, kad šie mācekļi atnāk pie Jēzus, Jāņa mudināti un sāk jautāt, lai noskaidrotu priekš sevis, lai nonāktu paši pie secinājumiem. Un tā ir tāda ļoti laba pedagoģiska sistēma, ļoti laba metode. Likt uzdot jautājumus, domāt līdzi un izdarīt secinājumus priekš sevis. Un tad, kad Jāņa mācekļi atnāk pie Jēzus un uzdod šo jautājumu, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums citu gaidīt, Jēzus uz to atbild. Noiet un atsakat Jānim, ko jūs redzat. Nevien Jānis aicina skatīties uz Jēzu un uzdot viņam jautājumus, bet arī pats Jēzus. Viņš nesaka, es esmu, sekojiet man. Es tas esmu, viss pareizi, jūs esat, kā saka, adresi jums iedevu Jānis pareizo, viss kārtībā, es tas esmu, sekojiet man, viss ar jums būs labi. Nē, arī Jēzus pats nebaidās, ka mācekļi lietos savu intelektu, savu prātu, savus novērošanas spējas, un viņš saka, atsakat Jānim, ko jūs dzirdat un redzat.
Un tad Jēzus pievērš uzmanību tam, ko tad var dzirdēt un redzēt par viņu, ap viņu un lūkojoties uz viņu. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšā, nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Tas ir tas, ko var redzēt tur, kur darbojas Jēzus. Brīnumainas lietas, dziedināts cilvēkus pie miesas, dziedināts un stiprināts pie dvēseles un gara. Bet, lai to redzētu, ir jānonāk tajā vidē un tajā vietā, kur ir Jēzus. Tajā laikā tas bija saprotams. Cilvēki gāja tur, un Jāņa mācekļi nonāca pie Jēzus, kur nu viņš tur staigāja. Bet ja mēs tā pārliekam šo jautājumu un šo atbildes meklēšanu uz mūsdienām, kur tad vajadzētu iet mūsdienu cilvēkam, kurš meklē atbildes? Un ziniet, dažkārt ir ļoti daudz cilvēku, kuri meklē atbildes stāvot pa gabalu un stāvot no malas, netuvojoties un neieejot iekšā. Ir cilvēki, kuriem ir viedoklis par baznīcu, ir viedoklis par kristīgo ticību, bet viņi ir pārtikuši tikai no tā, ko kādi viņiem autoritatīvi skolotāji vai viņiem autoritīvi cilvēki ir sacījuši. Viņi nav ieguvuši savu personīgo saskarsmes pieredzi. Viņi varbūt nav bijuši uz dievkalpojumiem, nav klausījušies sprediķus, nav lasījuši grāmatas, nav varbūt lasījuši Dievu vārdu un evaņģēliju. Nav nonākuši pie pirmavota, bet palikuši kā vērotāji no malas, kā spriedēji, kas spriež pēc tā, ko citi saka. Savā ziņā mēs varam teikt tā, ka šis evaņģēlijas stāsts mūs ieaicina, un es domāju, jūs jau vairs nav jāieaicina, jūs jau esat iekšā. Ieaicina nākt pie Jēzus, uzdot viņam jautājumus, meklēt pie viņa atbildes, un tā vieta un vide, kur mēs visu to izdzīvojam, ir Kristus draudze, Kristus baznīca, tas pirmavots, tas dzīvības avots, kas verd pretim mūžīgai dzīvei no tā laika, kad Kristus staigāja pa zemes virsmu un būs līdz pasaules galam. Kristus baznīca ir tā vieta, un Kristus draudze ir tā vieta, uz kurien cilvēkam nākt un meklēt atbildes, vai tad Kristus ir tas īstais vai nē. Jūs droši vien būsiet pamanījuši, ka arī iesvētas mācībās aicinot, es vienmēr saku, tas jums neuzliek pienākumus. Proti, cilvēks, kurš atnāk uz iesvētas mācību, viņš atnāk kā tāds, kurš meklē atbildes uz jautājumiem. Viņam nav iepriekš jāzvēr un jāapsola, ka viņš visu to, ko es tālāk sacīšu, turēs un galā teiks āmen. Viņš drīkst jautāt, viņš drīkst domāt līdzi, viņš drīkst šaubīties un risināt savas šaubas, meklējot atbildes. Viņš drīkst meklēt, viņš drīkst rakt dziļāk un interesēties. Un tā mācība, iesvētas mācība nav kā tāds pareizo atbilžu vai pareizās doktrīnas iekalšanas mēģinājums, bet tā ir vide arī diskusijām, pārdomām un sarunām. Tieši šādā veidā Jānis mudina meklēt Jēzus saviem mācekļiem, un Jēzus arī atbalsta to un saka, skatieties, ko jūs redzat un dzirdat. Cilvēks, kurš stāv ārpus baznīcas, var dzirdēt tikai to, kas tiek sacīts par baznīcu. Bet atnākot uz dievkalpojumiem, bībeles stundām, iesvētas mācības, sarunām ar mācītāju, palasot kādas grāmatas, cilvēks nonāk tajā vidē tur iekšā, kur tiek uzdoti jautājumi un kur var redzēt to, kā tad un ar ko tad dzīvo tie, kas Kristum seko. Jāņa mācekļi atnāca tajā vidē, kur ap Jēzu bija viņa dziedinātie, viņa izglābtie, viņa mācītie.
viņi redzēja to draudzi no iekšpuses. Un katram no šiem cilvēkiem bija savs stāsts, kā viņš kļuva par Jēzus sekotāju. Līdzīgi kā tas ir katram no jums. Jums katram ir savs stāsts, kā jūs nācāt pie Jēzus, kā jūs meklējāt atbildes un kā jūs katrs kļuvāt par Kristus sekotāju. Droši vien arī jums ir kādi cilvēki, kur uzdod jautājumu. Un jautājums ir apmēram tāds, vai Jēzus ir tas īstais ceļš, vai kristīgā ticība ir tā īstā, vai tas ir pareizais virziens, kurā doties. Un tad jūs arī esat tās izvēles priekšā, kā uz šiem jautājumiem atbildēt. Un es domāju, mēs varam mācīties no Jāņa, kurš mudināja, ej, meklē, raugi un uzdod jautājumus pats. Ieej tajā vidē un paskaties no iekšpuses. Atnāc uz dievkalpojumu, bībeles stundu. Palas kādu grāmatu, varbūt tas ir vienkāršākais ceļš. Un tu redzēsi un piedzīvosi, kā Dievs tev, Kristus tev dod atbildi. Un lai Dievs dod savu žēlastību mums, kas esam meklējuši un atraduši patiesības ceļu, uz tā palikt, turēt to dārgu un svētu, un lai Dievs palīdz, ka arī mēs, priekš tiem daudzajiem, kuri meklē ceļu, meklē vēl, pa kuru ceļu iet, mēs varam teikt, un norādīt, ka Kristus draudz, Kristus baznīca, evaņģēlijs var sniegt tās atbildes un piepildīt tās ilgas, kas ir katra cilvēka, katra Dieva meklētāja sirdī. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūs sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.